Sveiki! Laipni lūdzam LibraLures zīmola kanālā. Šeit mēs jums parādīsim visus mūsu gardumus. Mēs parādīsim, kā tie izskatās, kādas zivis ar tiem var noķert, apspriedīsim pamata takelāžas metodas un parādīsim, kā viņi uzvedas ūdenī. Iepriekšējā video mēs jums parādījām bass, krazi, twister, worm, tas ir gabals gardumā ar twistera asti. Es arī vadu mūsu uzņēmumu TikTok kontu, un tāpēc redzu jūsu ziņas, kurās jūs lielāties ar rekordlielām asarēm, zandartiem vai līdakām, kas noķertas tieši ar šo mānekli. Šodien ir laiks jums parādīt Bass Slim Finesse wormu. Bass Slim Finesse worm – māneklis, kas tika radīts ar domu, lai makšķerētu ar dropshot metodi. Kā izrādījās, džigagalva, buraska vai citas radošākas aprīkojuma metodas liek šim māneklim ūdenī radīt patiešām lielu rosību. Ar to mēs varam makšķerēt tieši. Parasti no krasta, no laivas, turklāt tas labi darbojas arī vertikālajā makšķerēšanas metodē. Apspriedīsim tagad, no kā ir izgatavots šis māneklis. Pirmkārt, šeit ir izmantots īpašs materiāls ar sēls piedevu. Tas padara to patiešām izturīgu un neticami elastīgu, turklāt tas peld. Par to visu jūs varat izlasīt arī uz Bass sērijas mānekļu iepakojuma aizmugures. Šeit mums ir īpaši rievots raksts, un viss māneklis lieliski imitē slieku. Šis īpašais rievotais raksts norāda, kur vislabāk iedurt āķi, lai efektīvi aprīkotu mūsu mānekli. Es jau minēju, ka tas lieliski imitē slieku, bet šis īpašais sapulcinājums. Astegals ir veidots tā, ka pat vismazākā makšķeres spicītes kustība liek šim māneklim strādāt patiešām efektīvi. Un kā jau droši vien pamanījāt, Bass sērijas mānekļiem dažās krāsās ir pievienots arī spīdums. Īpaši saulainās dienās tas padara šo mānekli plēsīgajām zivīm daudz labāk pamanāmu. Šāds viegls spīduma pieaugums noteikti liks tām vēlēties uzbrukt mūsu mānekļiem. Tagad apskatīsim, kādas ir pamata un arī radošākas mānekļu uzāķēšanas metodas. Bass sērijas mānekļiem. Šajā gadījumā Bass Slim Finesse worm. Šeit visvienkāršākā uzāķēšanas metode ir džigagalviņa, ko makšķernieki izmanto visbiežāk. Varētu šķist, ka šī āķa kāds ir salīdzinoši par īsu šim māneklim. Taču tā nav. Šis māneklis brīnišķīgi salocīsies brīža, kad zivs uzbruks, tāpēc plēsējs noteikti aizķersies uz mūsu āķu. Šādu mānekli varam vadīt pavisam parasti. Ar džigu piesitot to pie grunts un pateicoties tam, ka šeit ir sapulcināta aste, šis būs pievilcīgs māneklis lieliem asariem. Vai zandarts? Apskatīsim, kā tas darbojas ūdenī. Ja vēlamies makšķerēt, izmantojot pilināšanas metodi, noteikti ir vērts aplūkot volframa čaburaškas. Ne tikai pašas čaburaškas mehānisms izraisa mūsu mānekļa atšķirīgo darbību, bet arī tārpu pievienošana šajā galvā. Tas nozīmē, ka piesitot mūsu mānekli, mēs radīsim īpašu skaņu, kas efektīvi pievilinās lielus asarus. Apskatīsim, kā tas izskatās ūdenī. Un atcerieties, ka ar čaburaškas palīdzību, izmantojot lielākas galviņas, mēs varam efektīvi makšķerēt ar vertikālo metodi, kas kļūst arvien populārāka visā pasaulē. Šeit astes daļā mēs varam pievienot papildu āķi, kas kalpos kā papildus apbruņojums, ja neesam pārliecināti, ka plēsīgās zivis aizķersies aiz galvenā āķa, kas nāk no svina.
Bet tas nav obligāti nepieciešams, jo lielākā daļa plēsīgo zivju tieši aiz tā arī aizķersies, jo Bass Slim Finesse worm ļoti labi salokās brīža laikā, un noteikti mēs efektīvi piecirtīsim katru plēsēju. Un tieši tāda pati situācija ir makšķerējot ar nedriktu metodi, tas ir ar saplicinātu galviņu, kuru novietojam uz grunts. Šāda māneklis, stāvot uz grunts, būs ļoti viegli pieejams plēsīgajai ziviju uzbrukumam, un tāpēc, ka šis māneklis ļoti labi salokās brīža laikā. Pat īsts āķis ļaus mums efektīvi piecirst plēsēju. Apskatīsim, kā šis māneklis izskatās ūdenī. Un runājot par izsmalcinātākām kombinētām mānekļu montāžas metodēm, es domāju, piemēram, jigrigu, kurā mēs pievienojam ofseta āķi. Tas ļauj mums vadīt mānekli vietās, kur ir daudz aizķeršanās vietu. Citi zaudē mānekļus, bet mēs veiksmīgi ķeram plēsīgās zivis. Šāda kombinācija piešķir māneklim neparastu kustību, un tādējādi mēs apmānīsim pat visprasīgākās zivis. Apskatīsim, kā tas izskatās. Šeit, montējot ar ofseta āķi, mēs panākam, lai virsma būtu gluda. Mēs varam šo atskabargu aizāķēt aiz šī gumijas gabaliņa. Pateicoties tam, tas vēlāk bez problēmām izslīdēs ārā, bet makšķerēšanas laikā viegli pārkāps pāri šķēršļiem, nesaskaroties ar tiem un nezaudējot mānekli. Bieži domā, ka Bass sērijas mānekļi patiesībā ir domāti tikai tam, lai ķertu īpaši izvēlīgas zivis vai makšķerētu ārzemēs, kur plēsīgo zivju ir vairāk. Patiesībā tā nemaz nav jābūt, jo tādu mānekli, kādu jums tikko parādīju, šādā aprīkojumā bez problēmām apēdīs pat 30 cm liels asaris. Tātad zivs, kuru patiešām nav grūti noķert. Pat Latvijā. Bet vispirms Bass Slim worm ir ideāls māneklis, ko paņemt līdzi uz kalnu upi, lai medītu lielākās foreles. Bet arī sekojot mūsu sociālajiem tīkliem, jūs redzat, ka šie mānekļi lieliski darbojas zandartu vertikālajā makšķerēšanā. Vai arī līdaku ķeršanā arī Latvijā. Nu, un klausieties, tas arī viss par Bass Slim Finesse worm, tātad mānekli, kas noteikti atvērs jums nevienu ūdenstilpni un ļaus noķert patiešām iespaidīgu plēsēju. Ja jums nepieciešama vairāk informācijas par mūsu mānekļiem, noteikti ieskatieties mājaslapā www.libralures.com. Tur vienmēr ir pieejams mūsu aktuālais katalogs, kurā aprakstām dažādas montāžas metodes, kā arī sniedzam visu informāciju par mūsu mānekļiem. Mānekļiem! Es personīgi aicinu jūs apmeklēt mūsu TikTok kontu, kurā rādu, kā es makšķerēju ar Libralures zīmola mānekļiem. Turklāt es tur atbildu uz jūsu jautājumiem, lai jums vienmēr būtu pilnīga informācija par to, kā makšķerēt ar mūsu mānekļiem. Un atcerieties nepalaist garām nevienu materiālu, sekojiet mūsu Facebook, Instagram, abonējiet un atzīmējiet ar patīk zem šī video un tiekamies nākamajā materiālā. Turiet cieši!